Nu, čau visiem mūsu skatītājiem. Mēs ļoti cītīgi braucam pa Ameriku. Braucam no augšas uz leju. Pastāstīs, kāds mūsu ceļš, kur mēs ielidojām un uz kurien mēs dodamies. Jā, nu ielidojām mēs Čikāgā. Un tagad mēs dodamies no Čikāgas uz leju, caur Illinois, caur Missouri. Mūsu galvenmērķis šobrīd ir Teksasā. Jā. Un šodien šajā video mēs tā kā ātri gribējām pastāstīt galvenās lietas par to, cik tas viss kopā mums izmaksā. Jo tas noteikti interesē ļoti daudziem cilvēkiem. Arī mani interesētu, ja es zinātu, ka kāds, piemēram, pārceļās uz Taizemi vai kādu citu vietu, man interesētu, cik tas maksā. Un tāpēc mēs arī padalīsimies ar to, kāda ir tā mūsu pieredze, cik mums šis viss pasākums ir izmaksājis un cik tas tā kā turpina izmaksāt ikdienā un nākotnē cerams, ka tas paliks mazliet lētāks. Pats iesākums. Tad, kad mēs uzzinājām, ka mums ir iespēja nokārtot šo te visu zaļās kartes procesu, kāds bija tās pirmās izmaksas, ar ko viss sākās? Viss sākās ar tiem medicīnas pakalpojumiem, ka mums vajadzēja visādas analīzes taisīt un šo visu sakārtot. Bija konkrēti noteikumi, kam bija jābūt līdz, teiksim, uz to vīzu, uz vēstniecību. Un tā skaitā bija tātad medicīniskās pārbaudes, dažādi, protams, jāpārbauda viss, kas ir vakcinācijas un viss, kas ir bijis. Tātad, ja kaut kas nav bijis, tad tas ir jāizdara. Bija kaut kādi, teiksim, to, ko nevarēja varbūt atrast vai pierādīt, varēja taisīt analīzes pa jaunam, kas varbūt pierādīja kaut kādus antiķermeņus un tā. Līdz ar to tas, protams, bija saistīts ar kaut kādām izmaksām. Un, Nu tātad Dr. Caune. Pastāst, kas ir Dr. Caune, un mēs tātad esam izgājuši visas analīzes, visus ārstus, visu dabūjuši, visas tur rengenus, asins analīzes un tā tālāk. Jā, nu Dr. Caune tātad ir vienīgais ārsts, kurš Latvijā ir, nezinu, vai pareizi saukt, akreditēts vai tā kā, nu, kuru akceptē vēstniecības, ASV vēstniecība. Rezultātā tad visiem cilvēkiem, kas vēlās iegūt šo zaļo karti, ir jādodas pie Dr. Caunes, un viņa pārbauda cilvēku, tātad, vai viņš atbilst visiem tiem kritērijiem medicīniskā ziņā, kas ir noteikti. Tie kritēriji pamatā viss ir saistīts ar dažādām vakcinācijām. Nu, tādu kopējo veselības stāvokli, viņi visu pārbaudīja, paskatījās, tur bija ļoti daudz analīzes jātājas un, principā, ja ir kaut kādas specifiskas saslimšanas, tad tu nevar pamatā jau te gan gribētos teikt, ka pamatā tās saslimšanas, nu, tas varētu būt runa par ļoti lipīgām slimībām. Jo jebkurš cilvēks ar, nezinu, vienalga, vai tās ir tur, nu, kādam vēzis vai tur, jebkas, tas viss ir ok, tu vari arī tad dabūt, ja tas neierobežo tevi. Jo viņu mērķis vairāk ir, teiksim, neatļauts nevakcinētiem cilvēkiem vai, teiksim, cilvēkiem, kas slimo ar kaut ko lipīgu, nu tādu veidu cilvēkiem, teiksim, neļaut ieceļot. Nu jā, tad ir kaut kādi specifiski noteikumi, kuriem ir jāpakļaujās, un, diemžēl, nu, neesam mēs, cilvēki, kas dzīvo valstī, kur tu vari aizbildināties ar kaut kādu reliģisko pārliecību, kas atļauj braukt bez vakcinācijas, bet, nu, tā kā mēs braucām no valsts, kur tas ir nepieciešams, tad mums gan viss bija uztaisīts, beig nekādas problēmas ar šo nebija, bet, ja tu esi cilvēks, kas ir pret jebkādu vakcināciju, tad visticamākais tu nevarēsi šo visu nokārtot. Tad nākamais samaksājām Dr. Caunē, tur mēs samaksājām cik par visām pārbaudēm kopā par dokumentiem? Varētu būt kāds 1200 eiro, kaut kas tāds. Jā, un atsevišķi, manuprāt, vēl tātad mēs tur visā par rengeniem maksājām. Jā, nu, tad attiecīgi bija rengeni, neatceros, vai tur bija kādi 50 eiro. Liekas, ka tur bija 75 eiro. Bet tas bija tikai pieaugušajiem, tas nebija bērniem. Un tātad nākamais, ko mēs maksājām pēc visas šīs medicīniskās izziņas iegūšanas, mēs maksājām
uz vietas vēstniecībā par to, ka mēs esam piedalījušies šajā intervijā tādu nodevu par, kas tā bija par nodevu, atceries, kā viņi saucās? Tā bija principā vīzas, nezinu, sauksim viņu par vīzu izskatīšanas nodevu. Tā ir nodeva, ko ir jāsamaksā vēstniecībā pirms tu dodies pie lodziņa, un ja tev pasaka nē, tad tu viņu atpakaļ nedabū. Ja kāda apsvēruma dēļ, ja tev tomēr tajā brīdī pasaka nē. Droši vien, ka iemesli, kāpēc pateikt nē, būtu ļoti mazi, bet varbūt, ja tu tur aizies un teiks, ka tu gribi aizvest spridzekļus uz Ameriku, tad, droši vien, vai arī, ja tu esi par kaut ko samelojis, ja tev ir bijusi sodāmība un tu viņiem saki, ka tev sodāmības nav, tu samaksā šo nodevu pie lodziņa, tev saka, āre, kur jūs melojāt, jums ir bijusi sodāmība, jūs nevarat iebraukt valstī, tad tu šo naudu nedabū atpakaļ. Un cik mēs samaksājām, kāda bija nodeva? Mēs precīzi neatceramies. Ja nemaldos, ap 1600 eiro, 1500 eiro, kaut kas tāds. Man šķiet, ka bija 1500 eiro. Man liekas, ka runa varētu būt par 375 eiro dolāru no cilvēka vai 350 dolāru, bet, precīzi neatceros. Jā. Pa lielam tas ir tās. Tātad tālāk mēs pirkām avio biļetes uz ASV, mēs dabījām super izdevīgu piedāvājumu, kur mēs droši vien otrais vairs nekad neizmantosim, jo bija baigi garā pārsēšanās. Mēs lidojām 4 dienas tur, un manuprāt arī tās pašas 4 dienas atpakaļ. Jā, mums bija ļoti izdevīgs lidojums, maksāja, ja nemaldos, 5 cilvēkiem turp atpakaļ ap 1400 eiro. Bet viņš bija caur Kopenhāgenu un caur Reikjavīku, un katrā vietā bija jāpavada viena diena. Vienīgais ļoti forši bija tas, ka mēs varējām visus savus draugus pa ceļam satikt. Mums katrā tajā punktā bija kaut kādi cilvēki, pie kuriem mēs varējām aizbraukt ciemos un palikt. Bet, protams, lidojums bija Ryanair līmeņa lidmašīnām, tā skaitā arī no Islandes uz Ameriku, kur bija no Islandes, ja nemaldos, 6 stundas sanāca, ko lidot. Bet tas ir tā, ka tu sēdi iespiests mazajā beņķītī bez jebkādām ekstrām, bez televizoriem. Katrā ziņā tāda liela jautrība tur nebija. Sēdziņas neviens nedalīja un ekrānos nevarēja neko klikšķināt. Tātad aizlidojām. Mēnešu laikā te uz vietas mēs šeit bijām pavasarī mēnesi. Vai tā vēl skaitījās ziema? Ziemā mēs bijām mēnesi. Mēs ļoti budžetējām visu. Mēs cik vien vispār varējām uz visām vietām centāmies ļoti ietaupīt, lai maksimāli maz naudu par šo mēnesi iztērētu. Mūsu mērķis bija atlidot, nokārtot tos dokumentus, kas ir jānokārto priekš tās pirmās reizes ielidojot, saņemt tātad savus dokumentus un izbraukt riņķi, apskatīties, kuras vietas mēs varētu potenciāli izvēlēties labas dzīvošanai Amerikā. Tātad viss šis riņķis, mašīnu īres, pārtika, degviela, viesnīcas. Vislielākie izdevumi bija tieši mašīnas īre un viesnīcas. Uz vienu mēnesi 5 cilvēkiem mēs iztērējām 7000 aptuveni, bet tā kā ļoti tuvu pie 7000. Man tas liekas baigi milzīgs cipars, bet tā tas maksā. Un te ir diezgan... Te gan var teikt, ka tas mūsu aprēķins, kāpēc mēs braucām uz mēnesi, bija tāpēc, ka pēc oficiāliem datiem it kā vajadzētu būt mēnešu laikā. Tā kaut kur vismaz bija teikts, kad mēnešu laikā vajadzētu varēt saņemt visu šīs zaļās kartes. Realitāte ir tā, ka tātad sociālās apdrošināšanas numurus tiešām saņem ļoti ātri, man liekas, pat nedēļas laikā jau viņi bija gatavi, bet pašas tās zaļās kartes, kā plastikāta kartiņas, viņas principā bija gatavas pēc mēnešiem 3 vai pat 4 drīzāk. Diezgan ilgi, jā, mums jau likās, ka kaut kas nokārt. Līdz ar to, teiksim, tas protams, mēs būtu varējuši arī, ja neskaita to varbūt mērķi, apbraukāt, saprast, kur gribās dzīvot, tad mēs būtu varējuši arī atbraukt uz, nedēļu jo principā tas noteikums jau ir tāds, ka tev ir, tad, kad tu vēstniecībā saņem to sākotnējo vīzu, ka tev ir dots 6 mēneši, lai pirmo reizi iebrauktu Amerikā. Un līdz ar to tad tas galvenais mirklis ir tā iebraukšana, un teorētiski tu vari iebraukt un braukt projām. Tā kā nav obligāti. Tā kā no tās daļas noteikti var izvairīties, ja tā kā ir skaidrība, jo kur tu gribi dzīvot.
Un ja tev neinteresē ceļot un skatīties Mēs joprojām esam mazliet samulsuši par to, kur mēs tieši gribam dzīvot. Tā kā dzīvot, jo tas ir ārkārtīgi nopietns lēmums, valsts ir milzīga, te ir tik daudz vietas, kur braukāt un skatīties un domāt, vai tu gribi ziemeļos, kur ir varbūt kaut kādas citas foršākas lietas. Tur ir, mums ļoti patīk Vajominga. Vajomingā ir salīdzinoši lēta dzīvošana, bet tajā pašā laikā tur ir ziemā -40 grādi. Mēs bijām tagad Vajomingā ziemā un staigāja apkārt ar sarkanām kājām. Un, piemēram, tur ārā putekļsūcēji nedarbojās šitajā te kārvašā, jo ir tik ļoti augsts laiks. Ir kaut kādi plusi, ir kaut kādi mīnusi, bet šobrīd mēs tā kā puslīdz esam sapratuši, uz kuru galu mēs brauksim. Un šobrīd mēs tā kā mērķējam uz Teksasas augšpusi vai uz Kolorādo apakšpusi. Kolorādo ir izteikti dārgāks par Teksasu, tāpēc mums vēl arī tā kā pašiem ir jāsaprot, kā mums gribēsies. Aizbrauksim, mēs šobrīd esam noīrējuši vienu māju, uz kuru mēs braucam. Māju laukos, padzīvosim tur mēnesi, sapratīsim, kā mums tur patīk, iedzīvosimies, apbraukāsim rajonu, uzzināsim tā kā visas tās lietas, kas mums tur interesē. Tātad mēs braucam ar budžetu uz 1 gadu. Tā, ka mums katram mēnesim pietiek apmēram šāda summa. Tā kā mēs iztērējām pirmajā reizē 7000, tad mēs šobrīd apmēram rēķinamies arī ar to, ka mums katru mēnesi ir šī nauda, par ko dzīvot. Protams, mēs ļoti ceram maksimāli ātri šeit gūt arī kaut kāds ieņēmums, lai nav tā, ka mēs iztērējam visus savus izkrājumus un tad nauda šeit ļoti, ļoti ātri izdeg. Ja tev viņa beidzās, tad ir rīcīgā dimbā. Tad mēs arī varēsim ar plakātiem. Šodien tieši redzējām tāds cilvēks, kas ar plakātiem ubagoja uz ielas. Bet mēs līdz tam nenonāksim. Mēs izdomāsim, mums būs plāns, dabūsim darbu, viss būs kārtībā. Tas ir tas. Vai tev ir kaut kas vēl, ko tu vari pastāstīt šobrīd par tiem izdevumiem? Šoreiz mums sanāca dārgāka mašīnas īre, jo mums vajadzēja lielāku auto. Tā kā mēs esam ar visām savām mantām, mums ir 6 koferi un 9 mazās mugursomiņas, tad, ko mēs tur pagājušajā kaut kādu Kia īrējām, Kia neizsaliks visu. Jā, ļoti, tikko kā ir jāīrē 7-vietīga mašīna vai kaut kas lielāks, ļoti pieauga tā cena. Tad, kad mēs bijām šeit 17. gadā, tad mēs toreiz noīrējām, tas bija Dodge garais karavāna, 7-vietīgā un bija, salīdzinoši ļoti lēti. Kopš tā laika, acīm redzot, daudz kas ir mainījies, jo toreiz tas pat nebija, viņš izteikti dārgāks kā citas mašīnas, bet šobrīd ir tā, ka ļoti izteikti dārgāk ir tieši lielās mašīnas. Un iepriekšējā reizi mēs atbraucām tikai ar mugursomām, un tad mums bija 5-vietīga mašīna ar bagažnieku. Šoreiz mums ir 7-vietīga mašīna, kur mēs sēžam iespiest čemodāniem. Līdz ar to tad, protams, sanāk dārgāk. Arī sadārdzina, protams, tas fakts, ka mēs gribam mašīnu atdot citā štatā, kas jau pats par sevi neatkarīgi no nekā ir vienkārši fiksēta maksa. Tas mums pieplusojot pie mūsu rēķina klāt vēl $250. Protams, labums ir tāds, ka štatā tu vari atdot jebkurā vietā, teiksim, Teksas ir liela, līdz ar to tev nav obligāti jāparās pāri visam štatam atdot konkrētā punktā, tu vari atdot jebkur, kur ir tuvākais dealer punkts viņiem. Bet, nauda paliek nauda, iztērēt viņi ir. Jā. Tas apmēram ir tas mūsu breakdowns visiem tēriņiem, kā mums šobrīd te izskatās, ko es vēl tā kā ātri varu ieskicēt par vispār to iepirkšanās sistēmu. Te ir krietni citādāk nekā Latvijā un ir arī mazliet jāpierod un sanāk iztērēties uz kaut kādām lietām. Mēs tieši šodien mašīnā par to runājām. To es ievēroju. Mēs, piemēram, ejam veikalā, izvēlamies kaut ko no produktiem, ko mēs pirksim. Te jau viss ir pilnīgi citādāks. Varbūt tā kā, tāds pats kā Latvijā, tikai Pringles čips. Čips ir visur vienādi. Čips un šokolādes ir vienādi. Šoķens pat tā kā, tā kā batoni, jā. Nē, tās, ko mēs, piemēram, pirkām, ir tieši tāpat kā promo. Tā, ko mēs nopirkām iepriekš, tā
Tonijs čokolīti kaut kāda tāds tāfelīti. Jā, promo. Un to es nezināju. Maksā viņi diezgan līdzīgi abās vietās. Jā, tas, ko tu vari dabūt veikalos, ir ārkārtīgi atšķirīgs un bieži sanāk nopirkt kaut ko tādu, tu jau nezini, kā tas garšo, tu nopērc, pagaršo, saprot, ka šito tu ēst nevari un tu to izmet ārā un vienkārši sanāk liek naudiņu iztērēt. Bet, visādi citādi tā ir tā pieredze, ar ko ir jārēķinās, un tagad, esot šeit šogad otro reizi, mēs jau zinām apmēram, uz kuriem veikaliem mēs gribam iet, un, kaut kādus produktus mēs pazīstam un atpazīstam, un arī ļoti sadārdzina visu to ēšanas procesu katru dienu, tas, ka mēs esam viesnīcās, ka šeit nav kur gatavot. Tad, kad mēs būsim kaut kur stacionāri vienā vietā, mums pilnīgi noteikti tieši tā ēšanas sadaļa daudz samazināsies izmaksas viņai. Tas tāds maziņš. Teiksim tā, to varētu formulēt tā, ka pusfabrikāti Latvijā liekas garšīgāki varbūt, tādi, kas ir konservi un tādas lietas. Šeit pusfabrikāti ir ļoti tādi. Visur klāt ir cukurs, tas ir vienkārši jā, šausmīgi saldas, pupiņas salda, gaļa, tur viss ir tāds salds. Pārsaldināti, es to nesaprotu. Bet, parastos produktus, kas ir vista, kartupeļi, tur, tas jau viss ir ļoti normāls, nekāda atšķirība. Tu vari vienkārši tev vajag kuru pagatavot. Pagājušais mums bija elektriskais gatavojamais katls, kur mēs visu gatavojām. Šoreiz mēs nepirkām, jo nav jēgas, jo mums gal beigās būs normāls katls. Un visur ir tik šausmīgi. Starbucks bet tur benzīna degot tik šausmīgi negaršīgi kafiju. Es tikko atkal šur braucot uz viesnīcu paņēmu kafiju, kas skaitījās cappuccino, pumpkin spice cappuccino. Es pusi nolēju nost zālē, jo viņš bija tik nenormāls salds tie dzērieni. Tu paņem kaut ko, viņam ir klāt cukurs, un tas cukurs ir 5 reizes. Nepārspīlējot 5 reizes vairāk nekā es varbūt paklietu, mēs cukuru. Man liekas, tu viņu drīzāk varētu saukt par sīrupu. Tas tā kā nav kafija, tas ir tāds sīrupu. Sīrupu dzēriens, jā. Ar to baigi. Es ļoti gaidu, ka mēs būsim stacionāri vienā vietā, kur mums būs kafijas automāts un mēs varēsim taisīt pašu savu kafiju un jau raudāt gribās. Jā, bet parastā benzīna tanka kafija ir, viņi nav, tu jau vari parasti pavisam kafiju ņemt, kas nav salda. Viņi tikai nav pārāk garšīgi, viņi tādi tā kā, kad Latvijā, nezinu, varbūt bišķi pa maz kafiju iemet French presā un mazliet remdenākā ūdenī ieliek. Jā, protams, Starbucks arī nav parādā. Ritīgi inčīgi. Un jā, tas moments, kuru es gribēju pieminēt, ir tas, ka iepirkšanās ir pilnīgi citādāk. Šeit praktiski visos veikalos ir tā promo sistēma. Tev ir vajadzīga karte, lai tu varētu tajā veikalā iepirkties vai lai tev būtu vispār kaut kādas atlaides. Cenas ir diezgan augstas, diezgan daudziem produktiem un, piemēram, lai tu saņemtu to kaut kādu labāko cenu vai vēl labāk tur bieži ir tā, ka tu uzkrājumu var taisīt. Es teiktu, ka pamatā ir cashbacks, jo atlaižu cenas nav nekur tikpat kā. Ir tikai cashback. Nē, tikko mēs bijām Walmartā un tur jā, iespējams, bet tā ir vienkārši brutāli, tā kā tur ir tā kā atlaida procenti no pirkuma vienkārši. Tev no konkrētiem produktiem, kas ir tā kaut kāda viņa izvēlētā kopība, tur tev bija lētāka cena. Neredzēju, tad sarkanas zīmītes bija. Tas nebija saistīts ar cenu. Tas bija ar to karti. Tieši tad, kad tu ar karti pērcies, tad tev ir lētāka cena. Tu vienkārši nepamanīji. Bet, lai tu varētu šo izmantot, tev ir jāpērk abonements. Abonements maksā $65 gadā Walmartam. Tad mūsu draugi iepērkās Costco veikalā. Tur tu nevari iepirkties, ja tev nav Costco karte. Tu vari viņu dabūt vienreiz lietojamu, ejot iekšā. Tā kā pieejot pie galdiņa un paprasot to karti. Tad tu vari pirkt pa $65 vai arī tur labo membership pa $130. Un tu vari arī dabūt viņu kredītkarti. Un šeit ir ļoti populāri tas, ka katrs veikals, kas ir lielā ķēde, piedāvā tās savus kredītkartes. Kad tu pie viņiem dabū kredītlīniju, piemēram, tur kaut kādiem 20 vai 40 tūkstošiem gadā, kur tu vari iztērēt viņu veikalā, saņemt cashbacku,
saņemt atlaides, un viņi tā kā tev ļoti labs veids, kā panākt, ka tu pēc daudz lietas, ko tev nevajag, jo tu vari atļauties, jo tev ir kredītkarte. Jā, un tas arī ļoti labs veids, kā piesaistīt to klientu tam vienam veikalam, jo, ja mums, piemēram, būs arī, mums iespējams būs tā Costco membership karte jāpērk, tur ir kaut kādi produkti, kas ir foršāki un labāki, tur, piemēram, gaļas var lielos iepakojumos dabūt par labākām cenām un labas kvalitātes. Jēru, visu kaut ko tādu, ko nevar dabūt parastajos lielveikalos. Tas nozīmē to, ka ja mums ir par šiem $65 iegādāts tas memberships, mēs, protams, iesim atkal uz tiem veikaliem, tāpēc, ka mums ir tas memberships, mēs gribēsim lietot, un ja mums būs vēl tur tā $130 karta, mēs gribēsim arī to 2% cashback dabūt, un mēs visu laiku rēķināsim līdzi, un viņi piesaist tos klientus ar to. Ne jau tikai veikals, neaizmirsīsim, ka tur ir arī iepamaiņa, tur ir arī autoservis Costco, ir arī degviela Costco, tu vari īrēt mašīnu caur Costco, pirkt ceļojumus caur Costco, būtībā viņi nodrošina, tu vari jebkuru dzīves daļu gandrīz vai darīt caur Costco. Bet tas arī ir ļoti interesanti, praktiski visās vietās, kur mēs braucam iepirkties, pa Target, es nezinu, bet, piemēram, Walmartā tu iepērcies Walmartā, un tad Walmartam otrā pusē ir autoservis, kur tu vari braukt, izdarīt visas tās lietas, kuras tev ir vajadzīgs mašīnai izdarīt, nomainīt eļļu, uzlikt jauns riepas, un tas ir visos Walmartos, un tik ļoti viegli pieejams. Tas ērtums ir tajā, ka tu vari aizvest mašīnu, varbūt nomainīt riepas, un pa to laiku tu iepirkties. Jā. Es domāju, ka tas ir tas viss, kā tas arī domāts. Un šeit ar to auto apkopi ir tik ārkārtīgi ātri, ērti un vienkārši viss izdomāts. Nobrīnojami, vai, piemēram, tāpat Costco veikals, viņam varbūt nav tur super liela tā izvēle katrā segmentā, piemēram, ja ir ūdeņi, tad tur bija 5 veidu ūdeņi, tā kā viņš salīdzinoši mazs, bet tajā pašā laikā viņš ir gandrīz tā kā depo vai, es nezinu, pat vispār ar ko to salīdzināt, jo tur ir arī dīvāni nopērkami, vienkārši viss, ko tu vari iztēloties, tev nevajag citu veikalu, tev pietiek ar to, tas arī tā ritīgi. Interesanti. Lūk tā, šodienai man liekas, ka mums pietiek par to runāt. Gaidīsim atkal kādu citu dienu, ka mums būs vairāk laika uzfilmēt kaut ko foršāku. Paldies par jūsu pacietību. Jā, mēs esam viesnīcas Numuriņā kopā ar bērniem, ceru, ka trokšņi baigi jūs netraucēs. Paldies, ka noskatījies un tiekamies atkal. Kādā citā reizē parunāsim vēl par kaut ko interesantu. Salīdzināsim Latviju ar Ameriku, parunāsim par produktiem, par dzīves kvalitāti un citām lietām. Bez nosodījuma par to, ka viena valsts vai otra ir labāk. Vienkārši tīri tāpēc, ka ir interesanti. Tā kā līdz nākamajai reizei.